gadījumā. Jā, tomēr droši vien ir nozīme būt pirmajam, jo, protams, pusfināla dalībnieku sastāvs arī tiks sadalīts pēc ieņemtajām vietām. Un pirmo vietu ieguvēji teorētiski vismaz var iegūt mazliet vājāks pretinieks pusfinālā, kaut kā tas viss ir ļoti nosacīts, jo ļoti daudz faktoru nosaka rezultātu šotrēkā. Gan ātruma izturība, gan tehnika, gan pagrieziena veikšanas tehnika, gan arī stratēģija, protams, pozīcijas izvēle un galvā arī veiksme. Nu, jāskatās pēc tā, tas laikam, kā izvirzīt tālāk, nekā Kamelīns, lai gan korpusa ziņā. Lūk, mums ir parādīts, ka Kamelīns ir atstājis par 1000 daļu, nu, tas ir vispār neiedomājumi. Mērvienība, es grūti teikt, ka tas praksē varētu nozīmēt, bet, nu, pirmā, otrā vieta tiešām Čāls Kamelīns par 1000, jūs to tulīt redzēsiet, apsteicam jātaļ izrādā, un trešais Eduardo Alvarez no ASV iekļūst pusfinālā. Nu, kā Francijas, Kazahstānas un Ungārijas sportiskajiem olimpiskās sacensības